Marko Antonio Barrera bija žurnāla The Ring spalvu svara čempions. Meksikāņu leģenda ar 63 cīņām, 40 nokautiem un uzvaru pār Nasēmu Muhamedu. Manijs Pacquiao bija nezināmais drauds no Filipīnām. Ģimenei ir nepatikšanās, un Barrera bija tāda veida pretinieks, kuru jaunajiem bokseriem vajadzēja cienīt. Pacquiao izturējās pret viņu tā, it kā viņam ringā nebūtu vietas. Marko Antonio Barrera bija viens no visvairāk cienītajiem bokseriem pasaulē. Mehiko pilsētas lepnums. Žurnāla The Ring spalvu svara čempions tajā laikā ieņēma pirmo vietu un bija starp 3 labākajiem bokseriem neatkarīgi no svara kategorijas. Viņam bija uzvaras, pasaules titulu un episki cīņas, kas jau bija padarījušas viņu par leģendu. Neviens negaidīja, ka tieši 25 gadus vecs jaunietis no Filipīnām viņu atmaskos. Izaicinātājs, kuru neviens neuztvēra nopietni, Pacquiao, ieradās uz šo cīņu ar 37 uzvarām, 2 zaudējumiem un 1 neizšķirtu. Talantīgs, ātrs un bīstams, taču vēl nebija pierādījis sevi lielajos ringos. Wow! Viņš bija par 3 solām pārāks roku garumā un par 1 solu garāks augumā. Uz papīra tas izskatījās pēc izšķirošas cīņas, kas pieliek punktu karjerām, nevis tās padara par zvaigznēm. Taču 2003. gada 15. novembrī San Antonio Alamodome Manijs Pacquiao bija gatavs pierādīt boksa pasaulē, cik ļoti šis pieņēmums bija kļūdains. Pirmajās 30 sekundēs Pacquiao paslīdēja un nokrita uz grīdas pēc tam, kad Barrera aizšāva garām sitienam. Tiesnesis to atzina par nokdaunu. Tā bija vienīgā lieta, kas Barreram tajā vakarā izdevās. Sākot ar otro raundu, Pacquiao uzspieda tempu, ar kādu Barrera nekad iepriekš nebija saskāries, izdarot kombinācijas pa ķermeni un galvu. Barrera mēģināja bloķēt, bet postošais džebs turpināja trāpīt mērķī. Pēc tam 3. raundā postošs kreisās rokas tiešais sitiens nogāza čempionu uz grīdas. Barrera piecēlās pirms tiesneša skaitīšanas beigām, bet tam nebija nozīmes. Pacquiao turpināja uzbrukt. Down goes Pereira. Rauns pēc raunda Pacquiao neizrādīja ne kripatiņas piesardzības, kāda parasti ir vairumam bokseru, cīnoties pret leģendu. Viņš uzbruka, spieda un vajāja.
Sestajā raundā galdu sadursme Barreram izraisīja iegriezumu virs acs. Pakjau turpināja uzbrukt, pat provocējot Barreru, lai viņš apmainītos ar sitieniem ar viņu. Septītajā un astotajā raundā vēl viena nejauša galvu sadursme izraisīja otru iegriezumu, un Barrera gandrīz neredzēja ar savu pietūkušo kreiso aci, bet Pakjau nekad nepadevās, turpinot viņu bombardēt ar kombinācijām no visiem leņķiem. Devītajā raundā čempionam tika atņemts punkts par sitienu pēc tiesneša komandas, kas bija izmisīgs pārkāpums no boksera, kuram vairs nebija atbilžu. Desmitajā raundā Barrera bija pārstājis cīnīties par uzvaru. Viņš vienkārši centās izdzīvot līdz pēdējai zvana skaņai. Vienpadsmitajā raundā Pakjau otro reizi nogāza Barreru. Viņš atkal piecēlās pirms tiesneša skaitīšanas beigām. Viņam vajadzēja palikt uz grīdas.
Pakjao iedzina Barreru stūrī pie trosēm un izlaida pār viņu neapturamu sitienu lietu. Šī sagrāve bija kļuvusi neiespējama ignorēt. Barreras stūris bija spiests viņu izglābt no šīs brutalitātes, metot vieli ringā raunda 2. minūtē un 56. sekundē. Beigu rādītāji izteica visu. Pakjao trāpīja 309 sitienus no 838 izdarītajiem. Barrera trāpīja tikai 172 no 547 ar zemāku precizitātes procentu visu nakti. Tajā naktī Manijs Pakjao ne tikai uzvarēja cīņā. Viņš iepazīstināja sevi ar visu pasauli un to izdarīja neizrādot ne kripatiņas cieņas pret vienu no savas paaudzes labākajiem vieglā svara bokseriem. Tā bija nakts, kad piedzima leģenda, un kad cita leģenda saprata, cik patiesībā liela ir atšķirība starp viņiem.